Bet mans mīļākais čalis ir onkulis, kurš iedzer mazliet ātrāk un vairāk kā pārējie. Es pastāstīšu par viņu stadijām. Pirmā stadija, viņš 17 reizes stāsta vienu un to pašu anekdoti katram. Kopā tās ir 389 reizes vienu un tā pati anekdote vakarā. Otrā stadija, viņš ir zaudējis runas spēju. Viņš uz visiem jautājumiem atbild ar žestiem. Pārsvarāts ir viens žests šāds. Vecīt, tev nevajadzētu beigt rīt jāstūrē. Tā nav pēdējā stadija. Pēdējā stadija ir tas, ka viņš atbild ar žestiem, bet viņam pirkstiņi ir sākuši dzīvot savu dzīvi. Tas ir tā. Vecīt, tev nevajadzētu beigt dzert? Tev rīt dēls jāved uz tautas dejas ansambli. Tajā brīdī paliek grūtāk izvilkt polšu, kas ir žaketes iekškabatā, kuru vienmēr ir, jo tas izstās šādi. Bet viņi vienmēr izvelk, viss kārtībā. Un tad pēdējā stadija ir no rīta, kad, protams, sievas stūrēs, un viņš ar rokām tur līdzsvaru.